Matemātikas izaicinājums 22. diena. Saīsinātās reizināšanas formulas 3. daļa. Mums jau ir 2 no 3 visbiežāk izmantotajām saīsinātās reizināšanas formulām, un šodien mēs iegūsim 3. Mēs paskatīsimies, kas notiks, ja a plus b sareizināt ar a mīnus b. Pirms skatīties atbildi, pamēģini atvērt iekavas pats. Nopauzē video un atsāc skatīties tad, kad tev ir sava versija. Bieži vien, lai pātrinātu iekavu atvēršanas procesu, neizraksta visu darbību, kā mēs to darījām iepriekšējos video. Tā vietā izmanto paņēmienu, ko skolēni parasti sauc kā sareizināt katru ar katru. Mēs sareizināsim A ar katru otrās iekavas elementu un B ar katru otrās iekavas elementu. Tas ir precīzi tas pats, ko darījām arī iepriekš, tikai tas ļauj mazāk rakstīt. Tad sāksim. A plus B reiz A mīnus B sanāks A kvadratā mīnus AB plus BA mīnus B kvadratā. Atkal esam ieguvuši saskaitāmos AB un BA, bet šoreiz tie ir ar pretējām zīmēm, kas ļauj tos vienkārši noīsināt. Tad galu galā sanāk, ka A plus B reiz A mīnus B ir A kvadratā mīnus B kvadratā.